Latvijas jūrspēku loma šeit ir ostas aizsardzība. Mēs trenējamies ostas aizsardzību, kā teikt, ienākošo spēku nodrošināšanai. Un lielākais tas izaicinājums ir savilkt kopā tās lietas, ko mēs darām uz zemes un ko mēs darām jūrā. Jo kuģis nāk no jūras, un tad ir ar zemi arī jākomunicē, un tad ir jākoordinē dažādas darbības, kas atrodas šeit uz zemes un tad arī jūrā. Jo var būt tāda situācija, ka pa ceļam ostā var arī kuģis nenākt iekšā, vai ne? Nedrīkstēt nākt drošības apsvērumu dēļ. Un tas ir tas, ko mēs šeit tad trenējamies. Mēs paši, kā mēs sadarbojamies ar visām citām NBS vienībām, ar Ventspils ostu šī gadījumā, ar visām drošības struktūrām, civilām struktūrām un tā tālāk. Tas viss ir tāds diezgan komplekss pasākums, kurš ir jātrenē, ir jāsaprot, kurš dara, daudz kas neizdodas, daudz kas ir, jāpārstrādā un jāizlīdzina, bet tam dēļ mēs šeit esam. Mēs trenējam ne tikai ostas aizsardzību, bet arī ienākošo spēku atbalstu. Tātad tieši Zemesardzes bataljons 46. plus iesaistot arī speciālistus no 45. 44. Mēs piedalāmies ar vadu šeit un nodrošinām spēku aizsardzības uzdevumus. Galvenā rota, kas pilda spēku aizsardzības uzdevumus, ir jūrnieku rota. Mēs esam šīs rotas sastāvā. Kas mums ir uzdevums? Mēs patrulējam, mēs atrodamies posteņos, novērojam, un tādi ir mūsu galvenie uzdevumi šobrīd. It's really important. So one of the key things that we want to take away from this is developing the partnerships between the UK, the Latvians, but also all the other nations that form part of the JEF. And also what we want to do is to ensure that we deter malign influences, but also we want to reassure all the Latvians and all the partner nations that the UK is here to support all of the countries as part of both the JEF, but also as part of NATO.